bija, ir un būs viens no sporta sasnieguma stūrakmeņiem. Šeit atgriezties un sajust atkal to Murjāņu auru, tas ir kā tādā svētnīcā atgriezties, satikt tos vecos, jau skolotājus, aprunāties ar viņiem, atcerēties, kā tas bija, kad mēs šeit iegājām lielajā dzīvē. Murjāņi bija man pirmā oficiālā darba vieta pēc sporta gaita beigšanas, tā kā tas bija ļoti nozīmīgs. Laiks manā dzīvē ļoti skaists laiks un patīkams. Šeit atrodoties, man tiešām tas bija viens no smukākiem laikiem. Novēlu Murjāņiem visu to labāko, lai turpina attīstīties, jo tāds kolektīvs un tādas saknes, kādas ir Murjāņiem, es nezinu, kam vēl ir. Murjāņi man dzīvē ir devuši to, ka es apzinos, ka ir jānosprauž dzīvē mērķis, uz kuriem tiekties, un to, ka ir jābūt ļoti, ļoti lielam gribas spēkam, lai dzīvē kaut ko sasniegt. Un, protams, to, ka es esmu kļuvis labs cilvēks. Tā ir laba izglītība, tas ir ļoti labi pavadīts laiks, tā ir savu mērķu sasniegšana, un tas ir milzīgi liels pamats katram sportistam nākotnē. Izglītība, pastāvība, un sports pats par sevi ieliek pamatus visai turpmākai dzīvei. Tā bija pamatīga izdzīvošanas skola. Murjāņi tā ir pievienotā vērtība dzīvē. Visi šeit Murjāņos ir būvuši lielisku rūdījumu, lielisku dzīves skolu, un tāpēc Murjāņi tā ir tāda gandrīz vai kā svēta vieta mums murjāniešiem. Es varu apgalvot, ka šī ir tā vieta, kur var sagatavot visaugstākās klases sportistus.